cienījamie žurnālisti. Ja ir kas jautājums, celiet droši roku, es graciozi pieslīdēšu ar mikrofonu klāt. Ja ir kas jākundzu. Precizējošs jautājums. Vai par anestēziju ir papildus jāmaksā vai nav? Pie kolonoskopijas nav jāmaksā papildus. Man bija uz mēles jautājums, kuru iespējams, ka klātesošie gribētu uzdot. Ja tagad tā statistika ir tik šausminoša, ka 6–7% tikai izmanto šīs skrīninga iespējas, ja mēs pieņemam, ka viss notiks ļoti labi un notiks tas optimālais variants un ļoti daudz cilvēku tagad steigsies izmantot šo bezmaksas testu, tad, protams, strauji palielināsies kolonoskopijai nozīmē to pacientu skaits, vai tas nedraud ar kaut kādu lielu sastrēgumu, vai nebūs milzu rindas un tam līdzīgi? Es varbūt varu atbildēt uz šo jautājumu, jo viena studente pirms 2 gadiem izstrādāja diplomu darbu tieši, lai atbildētu uz šo jautājumu. Viņi apklaušanāja visus lielākos endoskopiju veicējus valstī, un secinājums bija tāds, ja reāli šis apjoms būs tāds, kādu mēs viņu varam sagaidīt, esošās struktūras pietātad papildus, protams, finansējumu, ir spējīgas nodrošināt nepieciešamo papildus izmeklējumu apjomu. Tātad problēmu nebūs. Tas ir labi, lūdzu. Kas ir, jūs teicāt, tātad strauji pieaug, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc tā saslimstība pieaug, un kas vai tajās sākuma stadijās cilvēkiem ir kaut kāda pašsajūtā, ko viņi var tā kā saprast, ka kaut kas tur nav kārtībā? Principā skrīnings, jeb sijājoša diagnostika attiecās uz to iedzīvotāju grupu, kuriem nav nekādas problēmas pašsajūtā. Protams, neatkarīgi no vecuma, ja cilvēkam ir kāda trauksmes simptomi, kas ir asiņošana, kas ir mazasinība, kas ir svara zudums, kas ir neskaidra vēdera izējas paradumu izmaiņa, ja? Šajā gadījumā neatkarīgi no vecuma tiks nozīmēti jau izmeklējumi, un parasti tas nebūs slēpta asins tests, bet tā būs uzreiz kolonoskopija, bet to jau izšķirs ārsts pēc medicīniskām indikācijām. Pa otru jautājumu daļu par to, kāpēc šī saslimstība strauji pieaug, baidos, ka to īsti neviens konkrēti atbildēt nevarēs, jo ir vairāk faktori, kas viennozīmīgi to ietekmē, ieskaitot diētas faktors, ieskaitot lieko svaru, ieskaitot smēķēšanu, ja? Bet jāatzīmē, ka šī tendence nav vienāda visā pasaulē. Piemēram, Ziemeļamerikā saslimstība samazinās, Rietuma Eiropā viņa ir stabila, Austruma Eiropā viņa tomēr pieaug. Paldies. Lūdzu. Noteikti, ka vēl jautājumi ir. Lūdzu. Jā, es gribētu uzzināt šajā negatīvajā statistikā, kāda loma ir bērniem, pusauģiem, principā jauniešiem. Principā, ja mēs runājam par skrīningu, riska grupa ir pēc 50 gadu vecuma. Saslimstība, jo īpaši pieaug, bet skrīningam ir novilkt šī robeža 50 gadu, saslimstība pat pieaug vēlāk, ap 60–65 gadiem. Nenoliedzami atsevišķi slimības gadījumi ir arī ātrāk, pārsvarā tie ir saistīti ar pārmantotām slimībām, kas nenoliedzami, vai arī, teiksim, šo te kolorektālo vēzi, kas komplicē citu slimību, piemēram, iekaisīga zarnu slimība. Tāda gadījuma var būt, bet šajā gadījumā jau mērķis būtu šo pacientu grupu jau atlasīt pēc medicīniskām indikācijām, pēc viņu ģimenes anamnēzes, ja tad atrast pēc citiem faktoriem. Doktorē Kozlovskai, kas piebilstams, lūdzu? Daudz piebilstams. Tas attiecībā par bērniem un pusauģiem mums zināms ir tas, ka kolorektālais vēzis attīstās ļoti lēni. Un neapšaubām visi mūsu dzīves paradumi, veselīgais dzīvesveids, ja tas sākas jau no, jāsaka, pirmajām dzīves dienām, tas ir garants, ka mums varbūt tā vēža nebūs, ja nebūs, teiksim, tie riski saistībā ar iedzimtību. Jo tomēr pētījumos ir pierādīts, kas īpaši tomēr var veicināt šī vēža attīstību, tā pati saucamā smēķēšana. Un tieši bērni un pusauģi patreiz ar vien agrākā, jāsaka, vecumā sāk smēķēt. Un varbūt arī tādu nedaudz arī konkretizējot, ne konkrēti, bet precizējot, varbūt profesora Lejas teikto par sijājošo metodi attiecībā uz
cilvēkiem, veseliem cilvēkiem virs 50 gadiem, es gribētu teikt, nosacīti veseli. Nosacīti, jo virs 50 gadiem gandrīz mēs neviens neesam vesels. Tas nozīmē, ka īstenībā kaut kādas sūdzības un kaut kādi simptomi īstenībā ir katram no mums virs 50 gadiem. Un vēl es gribētu teikt, ka, ja jūs jautājat par to, ja par tām vēdera izējas, teiksim, par problēmām vai ir kādi agrīni simptomi, ļoti daudziem cilvēkiem virs 50 gadiem ir tāds parasts simptoms kā aizcietējumi. Un ja šie, kā jau profesors teica, šie paradumi mainās, tad tas ir īpaši bīstami. Bet cilvēkiem ar aizcietējumiem, tātad, un arī visiem pārējiem, kuriem nav aizcietējumi, tad ir jāveic šis tests, ja? Vienalga, cik viņi ir veseli vai slimi, pēc būtības viņiem ir jāveic. Vienīgā problēma, kādēļ viena daļa iedzīvotāju varētu būt neaptverti ar šo skrīningu testu, tās ir psihiskās saslimšanas, pacienti ar psihiskajām slimībām. Vienkārši tie, kas nespēja uztvert, kā uztaisīt šo testiņu. Ja, tā īstenībā tā ir viena no tām problēmām, kur viena daļa var būt tas process, kur mēs